Un pirmkārt sajūtam, kāda mums ir elpa, tāda forša pēc dejošanas ir tāds. Un kā es jutos pirms es ienācu šeit dzumā? Kā es jūtos tagad, kad mazliet ir padejots? Mēs liekam smaidu sev uz sejas, sajūtam to sirsnī, kā viņi mūs puks straujāk. Mēs tā forši izdejojāmies. Un atkal sev atgādināt, cik viegli ir īstenībā sevi nostādīt tādā skaistā, mierīgā stāvoklī. Varbūt no sākuma ne tik mierīgā, varbūt no sākuma patrakot un tad tādā mierā. Un sajūt tā lēnām, bet dziļi elpu sev vēderā. Tiešām apzināties ieelpo, izelpo vēderā. Un es pasakos sev par šo brīnišķīgo mirkli, par šo laiku, kur es esmu sev atvēlējusi, lai šeit būtu, lai uzdejot, lai meditētu, lai būtu ar sevi kopā. Dziļi ieelpa, lēni izelpa. Un kāda man ir bijusi šī nedēļa, kāda tā ir iesākusies, kādās sajūtās un emocijās esmu ar sevi dzīvojusies, un kāds ir mans nodoms, ko es vēlos šodien, šīs stundas laikā saņemt, uzzināt, atklāt, izzināt. Vai varbūt vairāk izzināt, lai tās būtu vieglākas, saprotamākas. Un es šodien ļaušos tam, kas nāks pie manis, tai informācijai, tām atziņām. Mēs iesim uzreiz iekšā tā caur šo pašu meditāciju, tā kā aciņas turam ķer, iesim iekšā pirmajā uzdevumā. Un tad mums atkal vajadzēs aiziet mazliet parušināties pagātnē, pagātnes notikumos. Un aiziet uz kādu. Mēs sāksim ar to, ko es teicu par es nevienam netraucēju, un kā mēs vispār jūtamies par šo, ja es tev saku, tu nevienam netraucē. Nē, es traucētu, vai mēs varam tā viegli to sev pieņemt? Vai mums tā, nē, es taču zinu, es citreiz pavisam tur iztraucēju kādiem cilvēkiem kaut ko, varbūt ģimenes locekļiem, varbūt vismīļākajiem. Kādas sajūtas tev izraisa vārds, vispār vārds traucēt? Un kur tu bieži jūti, ka tu kaut ko saki, oi, piedod, es ceru, ka es tev nepatraucēju, vai es ceru, ka es netraucēju. Vai ir kāds cilvēks, kurš tev šķietam traucē, kurš tevī spoguļo šo traucēšanu, kurš tev liekas, beidz man traucēt, varbūt ikdienā kaut kur darbā vai kaut kur vienmēr prasa kaut ko. Un tad tiešām paceļojam atpakaļ pavisam tādām kādā jaunībā, bērnībā, kur jūs dzirdējāt vārdu traucēt vai netraucēt, vai liec mieru, liec mierā māsu vai brāli varbūt.
Vai mēs varbūt ļāvām kādam virsū lietas mierā? Man? Un kas tur notika, kas tās par situācijām un kādas tās sajūtas bija? Un tad lēnām vērsim acīs vaļā, un tas pirmais uzdevums būs rakstīt to, kas šobrīd pie tevis nāk. 5 minūtes mēs rakstam, un pat ja tas neliekas par to tēmu, par kuru šobrīd bija tā atcerēšanās, meditācija, apzināšanās, tas nekas. Rakstam to, kas nāk pie mums šobrīd. Ja 5 minūtes mums tāda brīva rakstīšana.
un ja ir kaut kādas atziņas, ar ko gribās, tad droši var padalīties čatiņā, var uzrakstīt, var arī izstāstīt, ja gribās. Jā, arī beidzot tev ir iespēja 30 dienās apgūt meditāciju. 30 dienas, 30 video meditācijā, 30 video apzinātībai, lai tieši tu šajā laikā varētu pastiprināt, padzināt vai varbūt pat no nulītes uzsākt meditācijas praksi, būt foršā atbalstošā vidē un uzzināt par tādām tēmām, kā manifestēt savu ideālo dzīvi, kā pateicības praktizēt, kā atvērt savu sirds centru, kā pildīt elpošanas vingrinājumus. Un tas viss pavisam vieglā, kursa veidā, uzspied podziņu, piedalies un aiziet!